Iedomājies, ka tu piedalies eksperimentā. Tu neesi noziedznieks, tu vienkārši spēlē lomu. Bet jau pēc dažām dienām viss sabrūk. Cilvēki zaudē kontroli, pazemo citu, un tu vairs nezini, kur beidzas spēle un sākās īstā dzīve. Tieši šādi var raksturot Stanfordas cietuma eksperimentu. 1971. gadā saulainā sestdienas rītā Kalifornijā tika aizturēti 24 studenti, kas tika apsūdzēti bruņotā laupīšanā un zādzībā. Police car pulls up in front, and a cop comes to the front door, knocks, and says he's looking for me. So they took me out the door. They put my hands against the car. It was a real cop car. It was a real policeman, and there were real neighbors in the street who didn't know that this was an experiment. Šis stāsts gan sākās tā paša gada jūlijā, kad Filips Zimbardo saņēma atļauju no universitātes veikt eksperimentu par cietumnieku psihisko stāvokli atrodoties cietumā. Vietējās avīzes publicēja gluži miermīlīgu sludinājumu. Jaunieši, kuri studē, tiek aicināti piedalīties eksperimentā, lai analizētu cietuma psiholoģiju. Atalgojums būs $15 vienā dienā, 1 līdz 2 nedēļu garumā, sākot ar 14. augustu. Vairāk informācija 248. kabinetā pie Jordana Halla, Stanfordas universitātē. Mūsdienu piedāvātie $15 mūsdienu naudā būtu aptuveni $117. Tīri neslikti, ne? 75 studentiem, kuri pieteicās, gan nācās vēl izturēt intervijas. Izvēlētie 24 eksperimentu dalībnieki bija balti ādas krāsas, vidēji ienākumu ģimenes dzīvojošie un mentāli stabili studenti. Tagad atgriežamies pie saulainās Kalifornijas sestdienas. 24 studentu aizturēšana bija daļa no eksperimenta. Par šo daļu gan viņus nebrīdināja un tika pārkāpt parakstītie līgumi. Bet, ko vairs? Studenti tika nogādāti uz pratināšanu vietējā policijas iecirknī, pēc kuru apmeklējumu tos nogādājas Stanfordas universitātes pagrabā, kur tos pēc tam sadalīja kamerās pa 3. 9 studenti plus 3 rezervē un 9 sargi arī 3 rezervē. Ja vajag samainīt. Sargi un cietumnieki tika izvēlēti pēc nejaušības principu. Sargi gan varēja lepoties ar labākiem dzīves apstākļiem nekā cietumnieki. Iespējām pēc maiņām braukt mājās, vienvārds sakot, kā jau īstenot cietumā pienāks. Sargi saņēma pašaizsardzības līdzekļus un atbilstošas apģērbus. Turpretī cietumniekiem identitātes iemainīja pret numuriem un atbilstoši cietuma apģērbu. Kaut arī sargiem tika ieteikts likt justies cietumniekiem kā cietumniekiem, fiziski spēku pielietošana gan nebija atļauta. Jau pirmā nakts izrādījās izaicinoši, jo cietumnieki atteicās doties uz cietuma pagalmu, lai pāēst un uztaisīja vien kārtīgas atcelšanos. Sargi izsauca arī papildspēkus. Pret cietumniekiem izmantoja ugunsdzēšamos aparātus, atņēma drēbes un matračus. Galvenos disidentus nosūtīja izciest sodu īpašā telpā. Un viens no apsargiem secināja, ka saskars ar bīstamiem cietumniekiem. Diez viņš zināja, kas sekos tālāk. Embarrassed and upset the guards. The morning shift immediately called in reinforcements. They asked the night shift to stay on, and they called up 3 other standby guards to help put down the rebellion. Lai ieviestu kārtību, kārtīgākos cietumniekus uz 12 stundām atalgoja ar gultām, drēbēm un pārtiku. Pēc tam gan tiem tos atņēma, un viņiem bija jāpavada nakts kamerās bez matračiem. Vienam no cietumniekiem gan neizdevās sagaidīt 4. dienu, jo pēc pirmajām 36 stundām piedzīvoja panikas lēkmi un saņēma atļauju pamest eksperimentu. 4. diena nenāca ar labām ziņām. Iemācījušies par labajiem atalgojumiem, cietumnieki balstoties tiem sadalījās grupās. Mierīgākie uzskatīja, ka protestētāji ir stukači, kamēr protestētāji to pašu domāja par protestantiem. Cietumnieks 819 savā kamerā sastapās ar citu problēmu – asaru plūdiem. Sargu atvestais priesteris viņam nepalīdzēja, jo viņš atteicās ar viņu runāt un pieprasīja ārsta vizīti. Ko gan viņam nedeva, bet deva iespēju arī pamest eksperimentu. Prisoner 819 did a bad thing. As soon as I realized that 819 could hear this, I rushed to the room where I had left him. And what I found was a boy crying hysterically, while in the background his fellow prisoners were chanting and yelling that he is a bad prisoner and that they were being punished because of him. 4 nehumāni izdarīja pilnas dienas no sargiem tika izciestas. 5. diena nesa labas ziņas, ģimenes un draugu apciemojumu. Filips Zimbardo gan lika ilgstoši ģimenei un draugiem uzgaidīt, līdz tie varēja sastapt savus
cietumniekus. Un vairāk par 2 reizē nemaz nevarēja satikt kādu no saviem mīļotajiem. Cietumnieku ģimenes locekļi, vairāki no tiem pat, uztraucās par savu draugu vai radu labsajūtu, fizisko un garīgo stāvokli. Ņemot vērā gan visai mazo barošanu, gan cietumnieku pārmērīgo varas izmantošanu, kā piemēram, vienā instancē apsargi lika cietumniekiem vēl galvā maisus. Un Zimbardo kolēģi arī tajā dienā paviesojas cietumā un vairs pat neatpazina pašu Zimbardo. No cietuma uzrauga eksperimenta atbildīgais bija kļuvis par svešinieku. Taču izdevās Zimbardo pierunāt 6. dienu padarīt par eksperimenta noslēdzošo dienu. 6. dienā Zimbardo nolēma mest mieru šim eksperimentam. Sapulcinot sargus, tad cietumniekus, tad citas atbildīgās personas, Zimbardo paziņo par eksperimenta beigām. Zimbardo lūdza visiem dalīties ar saviem iespaidiem un pēc nedēļas atgriezties pie viņa, lai pastāstītu, kā jūtas pēc nedēļas. Kas diez būtu noticis, ja tuvinieki un eksperimenta atbildīgās personas nebūtu apciemojuši cietumu jau 5. dienā? Cik ilgi cietumnieki diez vēl izturētu? Stanfordas cietuma eksperiments ilga 6 dienas, kaut vai bija paredzēts 2 nedēļas. Jo eksperiments sāka iet ārpus robežām un dalībnieki sāka izjust psiholoģisko bojājumu. Ieslodzītie kļuva pazemīgi un pakļauti. Sargi kļuva arvien agresīvāki. Izmantojot varu pret ieslodzītajiem, eksperiments beigās pavērtās par īstu murgu. Dienas pēc eksperimenta beigšanās San Quentinā cietumā notika īsts bēgšanas mēģinājums ar reālām sekām, spīdzināšana un pat nāve. Nepilnu mēnesi pēc šī notikuma Atikā Ņujorkā notika sacelšanās, kur cietumnieki sev pieprasīja pamat cilvēktiesības. Turot gūstā apsargus, tika sniegta pavēle iegūt kontroli pār situāciju, taču, diemžēl, tas beidzās asiņaini ar upuriem un cietušajiem. Taču ASV cietumi ir palikuši vēl stingrāki. To veicināja politizēti sodi un rasu nevienlīdzību, kā arī mēdīji, kas rada bailes un pārmērīgu vardarbības atspoguļošanu, pat ja vardarbīgi nozieguma statistikā ir samazinājušies. Pietika ar nieku 6 simulētām dienām, lai spētu saprast, kā cietuma apstākļi spēja dehumanizēt personu un cik īsā laikā var izmainīt cilvēku no labā uz ļauno.